beidzot esmu ticis pie produkta, par ko es sapņoju. Agrāk ražojām tādas sagatavas pusfabrikātus. Un nekad nebija tā gandarījuma, tāda pabeigšanas, tāds gandarījums, prieks. Šobrīd atdodot māju, redzot tās prieka pilnās sejas, jo māja jau tāds unikāls produkts, ko cilvēks varbūt vienreiz mūžā tikai tāda pirkuma veids, un tad, kad viņš dabū to savu sapņu māju, un tu to esi izdarījis, un tu esi viņa varonis, un staigāt kā varonim pa zemes virs, tas ir diezgan patīkami. Visas mājiņas sākās te kalnā. Pasūtu spēc koku sev, īpaša izmēra, iepērka māklas spriedi un raisnās eglis. Eglis pārsvarā aiziet māju rāmju materiālam, prieda aiziet logiem apdarē. Agrāk mēs pirkām materiālu, bet neapmierināja tā kvalitāte. Jo nopirkt karkasa mājām materiālu var 18–22% mitrumā. Mums bija vajadzīgi 12, lai tā māja būtu sausāka, stabilāka un arī precīzāk noturētu izmēru. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu atsākt zāģēt, un tā esam tikuši līdz zāģēšanai. Varētu pat teikt, ka loks ir noslēdzies, jo Raunas uzņēmums Pavasars pirms vairāk nekā 20 gadiem savu darbību sāka tieši kā kokzāģētava. Uzņēmumu bijušās dzelzbetona rūpnīcas teritorijā izveidoja Ingusa tēvs. Ingus atceras, ka būdams pusaudzis skrēja šurp brīvdienās. Koks viņu interesējas mazāk, vairāk tehnika, un tieši pateicoties savai aizrautībai ar tehniskajiem risinājumiem un interesi par to iespējām, Ingus tēvu uzņēmumu vispirms izveidoja par mūsdienīgu koka logu un durvju ražotni, bet pirms 4 gadiem sāka ražot arī koka paneļu mājas. Sākums ir šeit. Šeit ir ienācis zīmējums no klienta. Šādi klients domā. Šie ir tādi tipiski klienti, kas uzzīmē kaut kādu mājas plānu. Labi, ja ir vēl pielicis izmērus. No šāda maza skices top šāds skaists brīnums. Tas ir tas pirmais etaps, ko mēs ar klientu strādājam. Tā ir arhitektūras rasējumi. Tos mēs kontrolējam arī paši. Varētu teikt, ka mums ir 3 ražošanas un 4. ir rasējuma ražošana. Te jau ir diagonālis, te ir stāvu plāni. Ar sienu iezīmēm, tur klients var mainīt sienu izmērus un siltuma izolācijas. Šis pirmais etaps ir projektu vadītājiem pašs svarīgākais, ka tiek atrasta klientam cena un viņa vajadzīgā māja pēc viņa izmēriem, pēc viņa siltuma prasībām, pēc viņa reģiona. Katrā mājā tiek iezīmēti cilvēciņi ar augstumiem, lai saprastu to telpiskumu. Un te ir 3D vizualizācija, kā tā māja, kur var paspēlēties klients ar dizainu, pateikt tādu krāsiņu. Mājas ražošanas process 2 nedēļas rasējumi, līdz 4 nedēļām ražošana 3 mēnešu objektā. Un tas arī viss un atslēga jums ir rokā. Tas, kas no jums vajadzīgs, ir konkrēti zināt, ko jūs gribat. Šeit mums stāv viena gatava māja. Māja nedaudz aizkavējusies dēļ pamatiem, bet mēs spējam saglabāt konstrukciju līdz pusgadam, neuztraucoties par rāmju un paneļu kvalitāti. Viņa nav iekšējās apdares, bet māja ir pilnībā gatava uz montāžu. Samontēti logi, durvis, viss ietīts plēvē, gaida izvešanas dienu. Māja ir 2 stāvu, māja tiks vēsta uz Stokholmu, Hudinges apgabalu. Mājas kopējā kvadratūra ir 240 kvadrātmetru dzīvojamā platība ar 7 guļam istabām. Šeit mēs tagad redzam uzņēmuma pašu galveno sirdi, kur tā ražošana arī notiek. Šī visa ražošana sadalās divās daļās. Pa kreisi vairāk ir māju ražošana, nedaudz pa labi vēl stūrīt ieņem logu ražošana. Gadus atpakaļ šī visa bija logu ražošana, bet ar Latvijas tirgu bija par maz, un tad mēs uzsākām to māju ražošanu un logus iespiedām kabatā.
sāku būvēt ražotni un to galveno mērķi arī nesasniedzu. Uzražot logus uz Latvijas tirgu, būvēju ražotni. Pabeidz tad, kad jau iegājām krīzes tādā karstākā punktā. Un tad jau kā visi latvieši somu pār muguru un uz ārzemēm. Ir izbaudīta Skotija, Londona, padzīvoju tādā Inverneses apgabalā. Tad es Francijā nokļuvu. Tur es arī saskāros ar māju celtniecību. Izmantoju savas zināšanas par koku, komplektēju mājas un nonācu līdz slēdzienam, ka tomēr jāatgriežas šeit Latvijā. Atgriezos 2009. Bet ražotne paralēli strādāja ar logiem. Un tad sākām būvēt tās mājas. Māja sastāv no 1800 līdz 2000 rasējumiem. Šis ir tikai rasējums, kas ir rāmim. Tad nāk OSB, rīģipša, plēves. Katram slānim ir savs rasējums. Tas uzņēmējs tikai tāpēc, ka to vajag. Mana sirds ir ražotnē. Es gribētu vadīt puišus, strādāt katru dienu cehā. Tas ir tas, kas man patīk. Ikreiz, kad es atgriežos no komandējuma ar jaunu pasūtījumu, es esmu cehā iekšā no līdz. Reizēm es saku, parādiet man to arhitektu, kas to ir uzzīmējis. Viņš taču nezina, kā to uzražot. Viņš vienkārši māk uzzīmēt. Un tad ir te ko palauzīt galvu, lai tie viņa sapņi nāktu gaismā. Un to mēs esam izdarījuši. Stokholmā pie mums turās viens tāds ļoti labs arhitekts, kas strādā ar top klientiem. Un viņi zina, ka viņš izpildīs neizpildāmas lietas. Tur bija klients, kuram bija zemes gabals uz akmens kalna. Un viņš nedrīkstēja tos akmeņus saistīt, koku saistīt, bet māju uz turienes it kā uzbūvēt varēja. Radās tad Zviedru arhitekts izteica ideju, ka varētu to māju uzcelt tā kā uz stabiem. Un tad domājam betona stabi visādi un nonāca pie slēdziena, ka tomēr uz metāla stabiem iebetonēja iekšā metāla stabus, uzmetināja rāmi. Un tā tapa 200 kvadrātmetru māja uz betona stabiem ar kāpnēm. Šobrīd ir pasūtījums uz jūliju, apmēram tur precīzi 3 mājas, bet apmēram jūlijā sāksim ražot. Jo to māja ir tāds demo modelis un visiem ļoti patīk. Slavenā Zviedrijas arhitekta Vasko Trigueirosa ideja ir viens no tiem gadījumiem, kad neiespējamais kļuva iespējams. Taču mēdz gadīties arī tā, ka neiespējamais tā arī paliek neiespējamais. Ingus strikti pieturas pie paši noteiktajiem un starptautiski pieņemtajiem kvalitātes standartiem, kā arī cenšas būt godīgs un atklāts pat, ja klientam nākas pateikt, ka viņa ieceri nav iespējams izpildīt. Es klientiem tieši saku acīs, kas man nepatīk, ko es negribu. Ja tu glaimos, tu pēc tam ar to problēmu nonāks pats pie sevis. Bieži īstenībā klients pat ir priecīgs, ka viņam tā pasaka, ka nenoslēp vai nesamelo. Pasaka, ka ir, ko tu vari, ko tu nevari. Tā kā mums ir lozungs arī, ja es varu uzzīmēt, tad es varu uzražot. Un tas ir gana labs arguments. Ja es klientam saku, es vienkārši nevaru jau uzzīmēt viņa to māju vai tādu mezglu vai tādu logu, tas nozīmē, ka es pat nezinu, kā viņu uzražot. Pat labāk es startēju tādā smagākā klientu sadaļā, ekskluzīvie klienti. Logu izmēros ekskluzīvos, māju risinājumos ekskluzīvos. Tādi tipiskie projekti ir standarti ir maz. Šobrīd ir izpildīti trakākās arhitekta ieceres. Bet piebūvēsim nedaudz lielāku ražotni un pārklāsim arī nedaudz standarta tipus. Un startēsim arī tā kā zemākas cenas līmeņos. Mana vēlme ir vēl 5 gadus investēt visu peļņu, atgriezt atpakaļ uzņēmumā, uzcelt par pasaules līmeņa ražotni šo, ar kolektīvu līdz 100 cilvēkiem, nodalīt 3 jomas – māju ražošana, kokapstrāde un logi, durvis, kas savukārt pārvērš viss kopīgā vienā produktā. Ieceres ir trakas, ja pateikšu, konkurenti var sabīties. Gribas uztaisīt cehu, kas ražo pilnīgi visus produktus. Šobrīd jau pārklājam 4 jomas, tad vēl nāks klāt pilna iekšas apdare, mēbeles, krīdas, durvis, kāpnes.
klients atnāk pie mums un dabū visus produktus no vienas ražotnes. Tas jau ir ielikts no tēva jau šūpulī, kad tēvs tāds pats enerģisks. Un es šeit esmu jau no 15 gadu vecuma. Un katra nopirktā ražošanas iekārta ir lielāks prieks nekā kaut kur muļķīgi iztērēt tā nauda. Laikam jau cilvēks tāds ir, kad viņam ar kaut ko jau nepietiek, vajag vairāk un vairāk. Es neesmu izņēmis, man arī gribās vairāk, skaistāk. Galvenais, ka to, ko gribās ap sevīm uzticamus un zinošus speciālistus. Jo viens jau neesi karotājs. Mums ir kodols, kas nemainās, jaunu puišu kodols. Visi, kas deg par fabriku un tāpat kā es. Kolektīva vidējais vecums, man liekas, ka nepārsniedz 32 gadu. Es gandrīz jau esmu kolektīvā vecākais. Kad sāku šai uzņēmumā, man bija 15, biju tāds skolas starpās 19 gados, un es biju pats jaunākais. Šobrīd jau esmu vecākais. Jau 4 gadus šī ražotne ir atdzīvojusies, un no 8 cilvēku kolektīvi ir izaugusi jau līdz 50, plus ar apakšu uzņēmējiem 75. Mērķis tikai to ir turpināt, jo redzam, ka progress ir, un šobrīd meklējam jaunus projektu vadītājus un arī ceha meistarus īstenībā vēl palielināt jaudu. Pie mums grūti noturēties ilgi, ja tu gribi vienkārši būt darbā. Pie mums vajag profesionāli ar attieksmi. Ingus ir pārliecināts, ka darbinieku profesionālajām iemaņām un attieksmē pret darbu ir ļoti būtiski ietekmi uz uzņēmuma attīstību. Bet uzņēmumam savukārt ir jārūpējas par strādājošo izglītošanu, izaugsmes iespējām un arī atpūtu. Piemēram, jau tagad daudzi uzņēmuma darbinieki zina, ka maija pirmo nedēļas nogali viņi pavadīs kopā. Turklāt nevis darbā, bet brīvā dabā, pie Īneša ezera makšķerējot un gatavojot zivis. Ir citas runas, pa ko runāt, un kuram lielākas zivis, kuram vairāk. Ir patīkami, ka Latvijas ezeros ir zivis, un viņas var noķert. Tā kā nevajag ne tīklus, ne murdus. Kategoriski esam pret to pat cīnamies, ja redzam tīklus, raujam ārā un bez žēlastības. Jo, ja tik daudz var saķert ar makšķeri, tad kāpēc ir kaut kas tāds muļķīgs jādara? Makšķerēšana jau bija no bērnības sirdslietā, pie vectāva dīķa gāja. Tā kā tajā anekdotē nevar jau rādīt šitādas acis, bet šitāds sams jau ir 2,15 m garš, bet ne Latvijā. Tas ir noķerts Spānijā. Katru vakaru aizbrauc mājās, padzīvojas ar bērniem, bet liekoties gulēt, jau no rīta 3-4 jau nomodā, jau domā rīta plāni, viss. Un šis ir tas, kad tu esi uz ūdens un skaties, kā bērni priecājas, tad atslēdzies un nedomā ne par ko. Un to arī vajag. Es uzskatu, ka biznesā, ja labi strādā, labi jāatpūšās ar pilnu. Varbūt ne tik daudz ar naudu, bet tieši ģimeniski kaut kas jāpadara kopā vairāk.